Jau, sveiki visiem tie, kas mani skatīsies un dalīsies ar šo video. Es tā domāju pie sevis. Un tā interesanti sanāk. Eiropas Savienība ir nevis tautu brīva spēka darba kustība, tas ir brīva darba spēka kustība, bet tautu katls. Mūsējie brauc lēma meklēt uz Vācijām, Francijām, Nīderlandēm, kur tik vēl ne. Un tajā pašā laikā smejas vai raudi. Latvijā ieplūst brīvais tas ir darba spēks, nezinu cik lēts vai dārgs, bet darba spēks no Uzbekistānas, Kazahstānas, Moldāvijas. Sanāk tā, ka Latvija tāda paša miskaste, jau sen pārvērsta par tādu pašu etnisko miskasti, kāda ir Anglija, kāda ir Francija, kāda ir Vācija, kāda principā, nezinu par maziem tautām tādām kā Slovākija, Ungārija un tam līdzīgas mazās tautas, bet lielās Rietuma Eiropas valstis jau sen ir pārtaisītas par etniskajām miskastēm. Latvijā notiek tieši tas pats. Es Latvijā nejūtos kā latvietis. Es Latvijā jūtos pats savā valstī, jūtos izteiktā mazākumā un diskriminēts. Kāpēc man uz lielas ir jādara tāda pat čmoru valoda? Es pat nezinu, kas tā par valodu vakar bija. Kur es nesaprotu. Kāpēc uz Latviju brauc cilvēki no Moldāvijas? Strādā kaut kādās mazgātavās 3 mēnešus, tad brauc atpakaļ uz Moldāviju vai varbūt kādu citu valsti. Dzīvo istabā pa 2, 3 cilvēkiem. Kas tas ir par murgu? Kur ir valdības liekieši, kur ir valdības muldoņas? Tāpat tie, kas ir viņa lielāka, pat dirsu par viņu grūti iedomāties, kas vienkārši, tā teikt, palīdzam Ukraiņiem, bet paši esam zem nabadzības sliekšņa. Pēdiņš Rinkēvičs paraksta kaut kādu līgumu, kad no IKP kaut cik procentu aizies katru gadu Ukrainai. Kur Latvijas rokums ietēja, kur Latvijas vientuļās māmiņas, kur Latvijas pensionāri. Kur vienlīdzība Latvijā? Kur ir sociālais taisnīgums Latvijā? Kur ir tiesiskais taisnīgums Latvijā? Tāda nav un nebūs. Ir tikai zakšana, krāpšana, diršana, melošana, vienam otru mazgāšana. 100 punktu dod, kad esat aiziet pie Saeimas protestēt vai pie ministra kabineta. Man par to piešūtu kā minimums vismaz vienu administratīvo sodu. Par ko? Par to, kas saka patiesību. Tādā lūk mēs policiskā valstī dzīvojam. Un te nav nesmakas no demokrātijas. Kaut gan kas ir demokrātija? Kārtējs fufels, ar kuru mums mēģinam ieslūķēt ausīs. Es domāju, ka labāk tomēr būtu dzīvot Baltkrievijā. Es tā pieņemu. Tur, kur ir autokrātija. Viens cilvēks, ko pasaka, tā arī ir. Tā kā... Jā. Paldies par uzmanību un visiem jauku dienu.